Tēvs ir sodīts, klausies, mums jāpārfilmē. Es pie mokasīniem esmu zeķis uzvilcis. Varam vēlreiz? Pie mokasīniem Viestura var zeķis vilkt. Ja? To es biju pārsteigts, kad es nopirku smokinga mokasīnus, ko es tev devu, kas tev nederēja. Kur ir mans smokings? Viesturs Kleinbergs, dzimis 1978. gada 14. martā, ir politiķis un sociālās jomas eksperts, pašreizējais Rīgas mērs. Iepriekš bijis Rīgas domes sociālo jautājumu komitejas vadītājs un dienesta Samariešu atbalsts mājās vadītājs. Viesturs ieguvis maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju, kā arī bakalaura grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Kopā ar dzīvesbiedri bērnu psihoterapeiti Kunitu Rīgā audzina 3 bērnus. Viestur, te nu mēs esam nonākuši līdz 2. mūsu epizodei. Cerams, ka tu noskaties pirmo epizodi ar Antiņu Nāšavu. Tu zini, ka es nemāku melot. Tāpēc tev neprasīšu. Tas ir retorisks jautājums. Gatavoties šai sarunai, es uzreiz atcerējos to pirmo dienu, patiesībā to pirmo minūti, tad, kad kļuvu par Rīgas mēru. Tu teici uzrunu uzreiz pēc ievēlēšanas. Un savā uzrunā tu minēji, ka tu esi visticamāk konservatīvākais no progresīvajiem. Varbūt ar to arī sāksim. Ar ko tad tev viedokļi nesakrīt ar progresīviem? Kur tās būtiskākās atšķirības? Es domāju, ka varbūt ka tajā dienā, kad es stājos progresīvajos, es atceros, vai arī nē, vai tad, kad es piekrītu kandidēt vēlēšanās pirmajās tajās dienās, es varēju nosaukt konkrētu skaitu vienu punktu, kam es nepiekrītu. Tagad tas ir vairāk punktu nekā tikai viens? Nē, tagad tādu punktu vairs nav. Bet runāju par konservatīvāko, jaunieši man saukā par būmeri. Saprotu, kāpēc. Es vēl nesen braucu ar vecu dīzeli, un man ir 3 fantastiski bērni, un es dzīvoju heteroseksuālā laulībā ar Dievs. Nē, ar vienīgo sievu, kas man ir un būs, es ceru. Bet labi, tas jau arī nav pretrunā ar progresīvo vērtībām. Bet konservatīvākais, es pieļauju, ka es esmu viens no konservatīvākajiem. Man daudz kaut kādas lietas, kas ir šodien mūsdienās modernas, nešķiet baigi interesantās, teiktu tā. Bet tu minēji to vienu atšķirību, ka tu stājies iekšā. Kas tā bija tāda? Tā bija, vai es piekrītu vai nepiekrītu, ka viendzimumu pāriem vajadzētu ļaut adoptēt bērnus. Okay. Tavas domas šobrīd? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Jā, ka vajag. Ka var. Jau toreiz es biju konservatīvāks, varbūt mazāk sapratu. Tagad jau man 8 gadi pagājuši. Okay. Pats esi apsvēris kādreiz adoptēt bērnu? Mēs ar sievu, kad domājām par laulību un vēl bijām, sadarināti. Mēs daudz runājām par to, cik mēs bērnus gribam un gribējām, domājām par 4. Pēc 3. bērna mēs iegādājāmies suni. Es domāju, ka tas liecina, ka pagaidām es par adopciju neesmu domājis. Okay, bet tu dzīvo uz Brīvības ielas un nav noslēpums. 100 reižu tev saku Brīvības ielā. Jā, Brīvības. Paldies Dievam, ka nav galu uz ielas. Es speciāli uzsvēršu uz Brīvības ielas, jo esot noslēpumu atklāšu, esot tavā dzīvoklī, jutos, ka tu dzīvo uz Brīvības ielas, jo tu dzīvo pretī Dēls teātrim 2. stāvā, un tas izklausās kā uz Brīvības ielas, tā kā 2. stāvā. Atverot logu, Brīvības iela vienkārši ir tik skaļa, kādu mēs varam iztēloties skaļāko Brīvības ielu. Man sajūta, ka tu dzīvo uz Brīvības ielas. Saka, lūdzu, vai rīdzniekiem ir cerības, ka, piemēram, līdz 2030. gadam Brīvības iela kļūs klusāka, zaļāka, uz tās, ne tikai uz tās gribēsies cilvēkiem dzīvot, bet gribēsies veidot biznesu, uzņēmējdarbību. Varbūt kāds kafejnīcas sāks atvērties ārā kafejnīcas Brīvības ielā. Es uzaugu istabā, kur es no savas gultas pa logu redzēju tramvaja stangas.
Baronielā. Baronielā, jā. Līdz ar to es pie tādas trokšņainas vidas jau kopš bērnības biju pieredzis, un mehānisko pulksteni modinātāju mēs nedzirdējām. Tad nav cerības līdz 30. gadam. Bet tikai tāpēc, ka es dzīvoju troksnī lielā un man tas netraucēja, tas nenozīmē, ka pilsētā nav jāmainās. Un, es domāju, ka mums ir cerības, ka ne tikai Brīvības iela, bet daudzas citas ielas piedzīvos pārmaiņas, daudz straujākas, daudz labākas, daudz pilnvērtīgākas nekā tas Kad uz Brīvības ielas tiks atvērta pirmā āra kafejnīca vasarā? Tiks iznesti galdiņi, cilvēki vēlēsies iedzert kafiju Brīvības ielā. Es domāju, ka 27. gadā. 27. Jā. Labi. Tad, kad remontēs gaisa tiltu, tur būs ļoti ierobežota iespējas šķērsot to ar automašīnām. Līdz ar to, piemēram, tā teritorija, kas ir starp Baronu un Tallinas ielu, vai nu viņi tajā laikā arī piedzīvos pārvērtības, vai arī mēs viņu varēsim uz laiku pārvērst par kaut ko. Labi, bet neskaitīsim kasi, kas ir Dailes teātris foršajā skverā. Kafejnīca ir viena atvērusies. Vismaz vasarā var pasēdēt tajā skveriņā. Tad 27. gadā būs vēl kāda āra kafejnīca. Viestur, nav noslēpums, arī pieteikumā mēs dzirdējām, ka tu esi cilvēks, kas nāk no sociālās jomas. Tu esi izcils sociālās jomas eksperts. Un, kad tapa esošā valdība, Siliņas valdība, kulāros runāja, ka progresīvi apsver tevi virzīt par labklājības ministru. Neizvirzīja. Kā tu raksturotu esošā labklājības ministra Uzulnieka darbību? Zini, kā ir, tas jau vienmēr jautājums ir, ar ko tu salīdzini. Nu, ar sevi, ja tu būtu. Man teikt, nepatīk varbūt tā baigi salīdzināt sevi ar mani. Vai kādus citus cilvēkus. Salīdzināt ar kādu. Varētu būt stuntīgāks labklājības ministrs nekā Uzulnieks. Jā. Nu, viņš vismaz ar to pieredzi parlamentārā sekretāra amatā, viņš vismaz kaut kādu to drēbju, to laukumu saprot. Bet, ja tu atzīmi no 1 līdz 10, cik tu viņu vērtē? Tēlotāju mākslā es teiktu, ka 7, izpildē uz 5. Labi. Bet, Klau, man tā šķiet, tu man neesi teicis, bet man tā šķiet, ka tev ir tāda nedaudz tāda bišķiņa rūgtumiņš, ka tomēr tu nekļuvi par labklājības ministru. Bet tad tas rūgtumiņš ir pazudis tagad, kad tu esi Rīgas mērs, varbūt samazinājies? Man rūgtumiņš par sevi nekad nav bijis. Man rūgtums varbūt bija par nozari kopumā. Tāpēc, ka nozare gaidīja un cerēja, ka progresīvie paņems to nozari savā pārvaldībā. Es to ļoti izjūtu kā tādu dziļu vilšanos, kas automātiski uz mani izdarīto spiedienu, kas varbūt radīja iespēju, ka man personisks rūgtums ir. Man personisks rūgtums noteikti nav. Man neviens amats nekad nav bijis kaut kāda tāda ambīcija vai pašmērķis nonākt kaut kādā amatā. Arī domas priekšsēdētājs man ir nevis tas ir mans mērķis, bet tas ir instruments, ar kuru mēs varam kā progresīvie un arī es personiski kaut ko mainīt. Līdz ar to man par nozari bija žēl. Un zinot to, ka progresīviem ir 3 ministri - aizsardzība, kultūra un satiksme. Tad kuru tā izvēle par labu vajadzēja tā kā noņemt, lai pārvaldītu labklājības nozari, tavuprāt? Nu, es domāju, ka tā tas nenotiek. Nav tāda politikā tā apmaiņa. notiek. Vienkārši noteikti skaits amatu, un tad progresīviem ir 3, tad 3 ministrijas. Varbūt tev ir zināms, kuru nozari vajadzēja iemainīt par to labklājību? Nu, man grūti pateikt. Nu, tajā brīdī es noteikti nebūtu ņēmis satiksmi, ja es būtu bijis pie lemšanas. Ja man būtu izšķirošā balss, es būtu balsojis pret satiksmi. Okay, toreiz tu nebija progresīvā valdē, šobrīd tu esi progresīvā valdē. Viss, kas var notikt. Tā notiek, jā. Bet labklājības ministrs tur laikam nebūs tuvākā laikā. Nu, ir 2 varianti. Šoreiz mēs esam piefiksējuši vairākus citātus, ko ir izteikuši Rīgas domas deputāti Rīgas domas sēdē. Un tev vajadzēs uzminēt
kuri tie deputāti ir. Bet, Balva arī būs Viktorīnā. jā, protams. Uzreiz saki pirmo vārdu, kas tev asociējās ar to citātu, un varbūt īsi vienā, divos teikumos pamato, kurš vai kur varētu būt varonis vai varone. Tātad citāti. Statistika ir kā sieviete peltkostīmā. Kurš no taviem kolēģiem to ir teicis? Kurš vai kura? Statistika ir kā sieviete peltkostīmā, Viestur. Ļoti interesanti. Rīgas Es domas sēdē tas atceros, notika. ka bija šāds izteikums, bet ir jāsaprot viena lieta. Jūs bieži vien tur aizmugurē, otrā pusē ir jautri, bet man ir jāsako tā kā visiem tiem procesiem līdzi. Saki vārdu uzvārdu. Es liktu uz to, ka tas varēja būt Eņģelis Mārtiņš. Progresīvais. Tā izteikties. Mārtiņš tā var. Labi. Tā bija Ļubova Švecova no Suverenās varas. Okay. Turpinam. Nākamais citāts. Es redzēju Liānu Langu sapnī. Viņa gan sasveicinājās ar mani krieviski. Brēmanis? Brēmans. Rudolfs Brēmans tas nav. Tā ir Inna Dierī. Agrāk no Krievijas Savienības, tagad no Suverenās varas. Jā, kāpēc gan Langai būtu ar Brēmani jāsveicinās? Krieviski, jā. Es nepareizā virzienā šauju, jā. Tā pie balvas netiks. Es jūtu, jā. Bet tev ir vēl divas iespējas. Es savus balsojumus ar Liānu Langas kundzi nesaskaņoju. Es viņus saskaņoju ar savu sirdsapziņu un reizēm ar frakciju. Šo gan es zinu, to teicu es. Kaut kādas līdzības jums ar Edvardu Ratnieku ir? Nē, bet es arī teicu kaut kādu tādu teikumu. Ko jūs tagad muldat? Jā, bet... Tas bija par to korupcijas komisiju. Edvards Ratnieks. Klausieties, jūs man tagad spiežat skatīties domas sēdes. Ierakstos. Es saku, es ticu, ka domas sēdes tu skaties. Mēģināsim vēlreiz. Šito pašu jautājumu? Ko nozīmē? Mēs runājam ar cilvēkiem. Jūs varat runāt ar suņiem un kaķiem. Ko nozīmē mēs runājam ar cilvēkiem? Jūs varat runāt ar suņiem un kaķiem. Šādi es pat neatceros citātu. Tā ir tā pēdējā iespēja tikt pie balvas. Un balva aizies klausītājiem, kur iesūtīja šos jautājumus. Labi, atstāsim šo bez atbildes. Un pēc tam paskatīsimies komentāros, ko cilvēki ierakstīja. Viestur, tāda klišeja ir, kā cilvēks pārbauda vara un nauda. Saki, lūdzu, kā tu esi ticis pats ar šo kārdinājumu galā? Kā tev pašam šķiet? Un kāds varbūt, labi, lai tu man atbildēsi, ka tu nevari sevi novērtēt, lai vērtētu cilvēku no malas, bet varbūt tu vari atklāt, kāds ir tavs bijis lielākais kārdinājums, ar ko tu esi saskaries šajās dienās. Šajos mēnešos, kopš tu esi Rīgas mērs, kādi bijuši kārdinājumi? Varas, naudas. Jā, atkal tu uzdod tie jautājumi tādi tā kā līdzīgi, kā es atceros, ka man bija jāgatavojas 900 sekundžu tiem ātriem 70 jautājumiem, un man ir pilnīgi skaidrs, ka viena no grūtākajiem jautājumiem man ir, kas ir tava mīļākā mūzika? Vai arī, kura grāmata tev visvairāk patīk vai tam līdzīgi? Bet neizvairīsimies. Kāds tev bija lielākais kārdinājums? Man visu laiku ir, man nav kaut kāda viena tāda lieta. Tev bijuši vairāk kārdinājumi jau, ja? Lielākais kārdinājums. Man vienreiz bija situācija, ka man gribas kādu kolēģi izmest no kabineta. Jā. Tāds liels kārdinājums man bija, bet jāsaka, man biroja darbinieki... No biroja darbiniekiem vai no kāda deputāta? Nē, no politiķiem. Jā. Man biroja darbinieki laikam to labi nolasīja un nospēlēja teātri, ka man ir ātri jādodas prom. Okay. Bet tev ir bijis kāds, bet tā, ja nav nopietni, ir bijuši kaut kāda tādas kutelīgas situācijas, kur ir bijis kārdinājums ar naudu? Nav bijuši, tāpēc, ka man nauda nekad nav bijusi tāda kaut kāda lieta, kas man ir ārkārtīgi svarīga. Kā es smējos, parasti es kādreiz savā laikā strādāju 3 darbos, lai man sieva var labu izglītību iegūt, un, ja kādreiz es palikšu bez darba, viņi varēs mani uzturēt.
Kaut kā tā. Varbūt nav bijis šis kārdinājums, jo cik man zināms, vismaz pilsētas ielās tā runā, ka tev vēl nav bijusi tikšanās ar Muhamedu Ali Alabaru, investoru, kas ir nolēmis Rīgā būvēt waterfrontu, jeb Šlesera biznesa partneri. Tu domā, ka viņš ko izvilks ārā kaut kādu, zelta stieni vai nezinu, naftas buņģiņu kaut kādu? Kāpēc tu ar viņu netiecies? Nē, es esmu ticies ar apvienotā Arābu Emirātu vēstnieci vairākas reizes, vienreiz oficiāli, bet citreiz neformālos pasākumos, kas ir vēstniecībā un tā tālāk, kur mēs arī, neslēpšu, viņi interesējās arī par waterfront jautājumu. Un man jau nav vajadzības obligāti tikties ar šo pārstāvi, bet tie jautājumi dienas kārtībā ir uz galda. Viņi ir. Tur notiek visās darbības, un arī šonadēļ ir apvienoto Arābu Emirātu pārstāvi ieradušies Rīgā, un viņiem notiks tikšanās gan ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Viņiem netiecies, jo runā, ka tev ir atnākuši vairāk ielūgumu un aicinājumu satikties. Tam nav tāda, es neredzu baigo pievienoto vērtību šobrīd, šādā stadijā tikties ar investoru, kurš var redzēt, ka ne īpaši viņu interesē pilsētas jautājumi, viņu interesē viņa projekts, viņa objekts, izcelt no tā naudu ārā. Neslēpšu, man arī gribas, lai tā teritorija attīstās, bet noteikti likuma robežās. Tā pieredze, ko es esmu gan tiekoties ar kolēģiem no Zagrebas, gan no Budapeštas, no Belgradas, ir skaidrs, ka visur šeit ir kaut kādi tādi dīvaini gājieni. Man vecmāmiņa teica, ka cilvēkiem, kas saka, ja tev nevajag obligāti ar viņiem tikties, un varbūt, ka viņi ir kaut kādi tādi, nezinu, nelīdz galam varbūt kādu vārdu, lai lieto. Godīgi. Jā, godīgi. Jā, teiksim, godīgi. Tālāk nav grēka. Varbūt nav vērts, varbūt tērēt savu laiku tādām tikšanām. Bet tā mūsu pilsētā runā, ka šis investors, kuru vārdus laikam nepareizi cenšos izrunāt, sauksim viņu par Alabāru. Alabāru, jā, Muhamedu Alabāru. Ka viņš esot diezgan dusmīgs šobrīd nevis uz tevi, bet gan uz Aināru Šleseru, jo Ainārs Šlesers gāja, kā Latvijas sakot, tādā full in, reprezentējot, ka viņš te visu noorganizēs, ka viņam tikai jākļūst par Rīgas mēru un tā tālāk, un ka viņa biznesa saites šobrīd ar Aināru Šleseru bišķiņi sašķobījušās, tādas uzticības saites. Kā tu komentē? Tā pilsētā runā, man grūti spriest par to, neesmu nevienam, ne otram jautājis, kā viņiem, viņa attiecībās iet šobrīd. Bet, protams, ja mēs skatāmies austrumu pasaulē, uzņēmēju darbībā, laust dotu solījumu ir ļoti liels pārkāpums. Ļoti liels pārkāpums. Un es domāju, ka šeit ir stāsts par to, ka ir lausts solījumi. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ko es arī pagājušā nedēļā dzirdēju, ka arī viņu pašu pārstāvis, kas pirms tam bija no Spānijas, tagad ir nomainīts pret Lielbritānijas kādu speciālistu. Plus vēl es dzirdēju arī pilsētā runā, ka viņi ir arī noalgojuši savu tulku, kurš, kas saka, varbūt no austrumu valodas pārtulkos politisko tulku vai valodas tulku? Latviešu valodā. Es domāju, darījumu iespējamības tulku. Paldies, runājot par tradīcijām. Mēs atceramies laiku, kad Mārtiņš Staķis kļuva par mēru. Tādā mirklī ir tāda tradīcija Rīgas domē. Viņam uzliek tādu mēra ķēdi ap kaklu. Mārtiņš Staķis uzreiz pateica, nē, paldies, es nevēlos šo ķēdi. Bet tu šo austrumu vai Rīgas tradīciju ievēroji un tu labprāt pieņēmi šo ķēdi. Kāpēc tā? Beidzot, sagaidīju no tevis tiešām provokatīvu jautājumu. Pārējie bija tādi rotaļi, es sapratu. Divi iemesli tam ir. Viens iemesls ir, varbūt, ka es nezinu, atkal tas konservatīvais, es varbūt esmu māņticīgs nedaudz, un man šķiet, ka ir kaut kādas tradīcijas, kuras ir ieviestas, un
un viņi zināmā mērā ievēro. Nerunāsim par tām tradīcijām, kas varbūt ir sportistiem, pirms viņi iet ārā uz ledus laukumu vai tam līdzīgi. Bet tās ir tādas oficiālas ieviestas tradīcijas, kuras ir jāievēro. Un manuprāt, tā ir tāda arī zināmā mērā cieņas izrādīšana pret tradīcijām. Un otrs iemesls ir, diemžēl, Rīgas domē tā hierarhija vai izpratne par to, kurš ir saimnieks, ir gadiem ilgi iesakņojusies. Tā bija arī tāda simboliska parādība, ka es nebaidos uzņemties šo arī to saimnieku lomu. Bet, pilsēta runā arī to, ka. Nē, es nepiemēru katru dienu to ķēdi. Jā, ka tev ik pa laikam gan mēdī, gan sabiedrība salīdzina ar Mārtiņu Staķi. Un arī es uzdodot jautājumu tev, prasīju Mārtiņš Staķis izdarīt, neizdarīt to izdarīja. Tev ir tāda greizsirdība pret Mārtiņu Staķi? Pret Mārtiņu Staķi? Jā. Es drīzāk gribētu satikties ar Kīru Stārmeri, ar kur arī man nerad salīdzina. Man noteikti nav greizsirdība. Vajadzētu bildi uzlikt Stārmeri. Man noteikti nav greizsirdība ne pret vienu. Un tas ir tas, ko es saku, man arī nepatīk salīdzināt. Mēs katrs esam pilnīgi savādāki. Un katrs arī, teiksim, arī tajā politikā mēs ieejam ar kaut kādu pilnīgi citu mērķi. Tu pats atceries, ka es teicu jums, es nekādā pašvaldības vēlēšanās nestartēšu. Un tad, kad es aizgāju uz domu, Jā, protams, pirms 5 gadiem. Un tad, kad es aizgāju uz domu, uz to sociālo jautājumu komiteju, kuras ieraudzīja tās vienaldzīgās sejas, es vēl nebiju izgājis no domas ārā, ka es zvanīju un teicu, labi, lieciet man sarakstā. Atceros to zvanu. Jā, un tas mērķis man bija, es varu kaut vai sēdēt opozīcijā, bet es vienkārši tiem politiķiem pastāstīšu, par ko ir būtība. Ja, jo es redzēju, ka ir 2,5 gadus cilvēki nosēdējuši, un tā arī nav sapratuši, ko nozīmē sociāls pakalpojums, kā viņš veidojas. Līdz ar to, kāpēc man būtu greizsirdīgam uz Mārtiņu? Nezinu, es to prasu. Nē. Bet ne jau uz to, ka uz Mārtiņu, bet vairāk par to, ka tev salīdzina visu laiku. Es domāju, tā salīdzināšana arī tāda pārspīlēta. Es neesmu tā baigi izjūtas. Okay. Pamēģināsim iziet cauri dažām prognozēm. Mums nepavēlt, mēs piesakām tādu, ka mēs runāsim daudz par prognozēm. Varbūt tu centies īsi, bet tomēr pamatot to savu viedokli par Waterfront. Kā tev šķiet, Waterfront projekts tiks uzbūvēts tādā apjomā, kā tas tika prezentēts? Un, ja jā, tad kad? Prezentēts kad? 7. gadā vai tagad? 9. gadā vai tagad? Tagad. Es domāju, ka nē. Tādā apjomā netiks uzbūvēts. Un arī laika sprīdis, kurā tas notiks, nebūs tik ātrs, kā Šlesers sola. Labi. Vai nākamais Latvijas premjeras būs Mārtiņš Staķis? Domāju, ka nē. Vai Vilnis Čirsis kandidēs Saeimas vēlēšanās? Nekandidēs. Tā vismaz viņš man apliecināja. Vai Rosļikovs 2026. gadā tiks iesēdināts cietumā? Nē. Es gribēju prasīt, uz cik gadiem? Nē, netiks iesēdināts, jo es domāju, ka viņš pēdējā brīdī pārpeldēs pāri Daugavai kaut kur tālu Latgalē. Nevis par Daugavu tur pat var iepeldēt Baltkrievijā. Viņam dara arī Baltkrievija. Okay. Un noslēdzošā prognoze, vai karš Ukrainā 2026. gadā beigsies? Vai vismaz būs tāds stabils pamieris? Man ir ļoti bail, ka tas varētu arī nenotikt. Okay. Labi, dosimies tālāk. Sarunas sākumā minējām to epizodi, kad tev sākumā ievēlēja par Rīgas mēru. Es tev uzdevu šo jautājumu par ķēdi un par taviem izteikumiem, ka tu esi konservatīvākais no progresīvajiem. Bet viena no tavām darbībām bija došanās vasarā Pride gājienā. Un, ja paskatās uz citiem politiķiem, pārsvarā politiķi dodās, tad dodās vieni. Tu devies ar visu ģimeni. Kāpēc tā? Nevis ar visu ģimeni. Politkorekta atbilde vai īstenībā izstāstīt? Baigo godīgu atbildi.
Tātad, pirmkārt, mana ģimene šajā gājienā iet jau daudzus gadus. Sieva ar bērniem kopā. Un es līdz šim nebiju nevienreiz gājis gājienā. Tam bija dažādi iemesli. Jā, tam bija dažādi iemesli. Vienu gadu es esmu bijis prom kaut kur, citu gadu cits pasākums. Tagad tev progresīvi piespieda, kā kāda konservatīva progresīva? Nē. Man kaut kā vispār pēdējos gados gājieni kā tādi vai kaut kādas tādas manifestācijas bija tā kā ārpus manas zonas. Ja godīgi jāsaka, es pēc ļoti ilga pārtraukuma šogad gāju 18. novembrī no rīta studentu konventa gājienā. Tu gāji tikko, tagad bija Ziemassvētku rūķīšu gājienā. Es negāju gājienā, es kā pieteicies. Mani bērni Grinču tērpos pārģērbušies skrēja tur, bet es nepiedalījos ilgstoši tās manifestācijas praktiski nekādās. Un, principā, tikai man tas amats šobrīd ir piespiedis sākt piedalīties, bet attiecībā uz tas ir iemesls, kāpēc es varbūt iepriekš negāju arī dažos Pride gājienos, kad man bija tāda iespēja. Šogad bija tā, ka mana meita lūdza, vai es varētu nākt. Un tieši otrādāk man dažādi konsultanti teica, viestur nē. Un es vēl biju tāds šaubīgs par to iet vai neiet tajā gājienā, bet man bija pilnīgi absolūti skaidrs, ko es izdarīšu. Es noteikti būšu kopā ar savu ģimeni un kā minimums aizbraukšu līdz Vērmanas dārzam, paskatīties, kas tur notiek. Jo es arī, teiksim tā, man liekas, ka nekad nebija bijis. Jā, es tā nebiju redzējis. Jā. Un tad kaut kā sanāca, ka man nesanāca notīties tur, tā kā līdz tam sākumam. Un kad tu aizgāji, tu sajūties, ka es kļūstu mazāk konservatīvs, vairāk konservatīvs? Nē, nekas man nepielīpa, nekas man bija interesanti, uzdeva privātā dzīve jautājums, kā es runāju ar saviem bērniem par šiem jautājumiem sarežģītajiem. Un tad bija tāda smieklīga situācija, jo es te žurnālists saku, par ko jūs domājat? Viņš saka, kā jūs par bērniem runājat par LGBT jautājumiem? Un tad viņi atbildēja, ziniet kā, es tā kā nekā nerunāju. Jo viņi saka, kā jūs skaidrojat? Es saku, es nekā neskaidroju. Jo ja man ir jautājumi par atkritumu šķirošanu, par LGBT jautājumiem, par klimatu, tad es prasu padomu bērniem, jo viņi zina labāk par mani. Okay. Realitāte sanāca, ka es nepaspēju īsti notīties no tā Vērmanas dārza un sākās tas gājiens, un tas vienkārši tā organiski aizgāja kopā. Okay. Viestur, bet tas gan nav publiski izskanējis, un ja tu nevēlies, vari neatbildēt un neprovocējuši to par šo jautājumu gan neko, bet viss šis gājiens nenoslēdzās varbūt uz tik pozitīvas nots. Ir zināms, vismaz taviem tuvākajiem cilvēkiem, ka tur bija tāds notikums, kur tev jau meita nebija tajā brīdī vairs tik tuvu klāt, bet pret tavu meitu tika tad pavērsta vardarbība. Viņa cieta šajā gadījumā, tur iesaistīta arī tika policija. Varbūt var izstāstīt plašāk par šo, ja tu vari un vēlies. Man likās, ka es vēlos, bet baigi grūti par to runāt. Labi. Es gribu pateikt. Es gribu. Jā, tajā dienā bija tā, ka es līdz galam neaizgāju gājienā, es aizgāju mājās, jo man bija kaut kas vēl jādara un kaut kam jāgatavojas, mums kaut kur bija jādodas pēcpusdienā. Un vienā brīdī man zvanīja sieva, viņas nāca mājās no Vērmanas dārza, un sarunas laikā man sieva pēkšņi saka, Dārtai uzbruka un tā kā pārtrūks tā saruna. Un tad es principā jau tādā skrējienā zvanot atpakaļ, saprotu, zinot, kur viņas apmēram ir, skrēju lejā, ņēmu riteni un braucu, tā kā skatījies, kas tur notiek, pa vidu man atzvanīja sieva atpakaļ un izstāstīja, ka meitai norāva no kakla to karogu viens velosipēdists, un tad neslēpšu zvanīju arī pašvaldības policijai uzreiz,
ziņoja par šo. Un aizbraucot meitu, arī satiekot, pēc tam pats devos, tā teikt, meklēt to velosipēdistu. Jo es izdarīju pieņēmumu, ka viņš varētu būt, ka devās uz Aināru Šleseru to mītiņu pie Brīvības Tad arī pieminiekļa. pat dienā bija tas Šlesera Jā. pasākums. Un es pašvaldības policijā laikam patiesībā, jo es sievietēs zvanu valsts policija, sauc ārā, sniedziet iesniegumu. Pašvaldības policijā es laikam toreiz uzzvanīju ar tādu domu, lai būtu tā man sajūta, ka kāds vēl jau procesā ir iesaistījies, jo es vienkārši savā galvā vizualizēju, kas varētu notikt tajā brīdī, ja es noķertu to cilvēku. Es precizēšu, cik es saprotu, meitai šis karoks bija tā kā Ap kaklu. ap kaklu piesiets, un viņu raujot tur viņa- mezgls neatsējās. Teiksim tā, viņi guva nelielu salīdzinoši Fizisku, bet vairāk emocionālu. Vairāk emocionāls, bet vienlaikus jāsaka, ka man ļoti, ļoti paveicās, ka es visā tajā skrējienā biju aizmirsis līdz galam ar Kristoferu sarunāt, aizņemties karogu, ko iekarināt mūsu logā, ko mēs parasti arī darām. Un tādēļ es paņēmu dārcis karogu, iekarināju logā un savukārt sarunāju ar Kristoferu, ka viņš aizdos kādu no viņu karogiem. Un ar to jāsaka paveicās, ka manai meitai nebija nopietnāks traumas, jo manai meitai tas karogs, ko viņa bija pirms tam arī likusi sev ap kaklu, bija ar tādu ļoti rūpnieciski izturīgu šo te štropi, lai varētu stiprināt viņu mastā. Un viņa būtu guvusi nopietnāks savienojums, ja nebūtu bijis šī sagadīšanās. Viņš brauc riteni, bet klausies, tu teici, ka tu skrēji uz šo pasākumu Latvijas pirmās partijas organizēto, kur viņi apstrīdēja vēlēšanu rezultātus. Tev izdevās to cilvēku? Nē, man neizdevās atrast, bet pēc aprakstiem tas cilvēks tika identificēts. Un pēc 2 dienām pēc Pride gājiena viņš arī, teiksim tā, nevar teikt, uzbruka. Bet tālu arī no tā uzbrukuma nebija, no tā, ka būtu fizisks uzbrukums bijis provocējis. 8 no rīta es viņu sastapu Tērbac ielā, kur viņš arī līdzīgiem saukļiem, kā viņš bija vērsies pret manu meitu, vērsās pret mani. Un burtiski varbūt kaut kāds pussekundi bija brīdis arī, ka es domāju, ka es arī aiziešu atklātā konfliktā, bet tā kā blakus bija vēl cilvēki, un tā skaitā sagadīšanās pēc arī mans meitas klases audzinātāja, tad es nolēmu vienkārši turpināt iet prom tālāk ar... Un nepalaist roku. Un nepalaist rokas, jā. Bet informēja policija arī par to, un persona tika identificēta, persona tika atrasta. Bet, teiksim tā, es teiktu tā, mums ir ļoti daudz vēl jāstrādā pie tā, lai šāda veida uzbrukumi tiktu izmeklēti nevis kā vienkārši huligānisms, bet tomēr kā naida uzbrukumi. Vai varētu būt tā, ka šis bija viens no iemesliem, kāpēc tu, neskatoties to, ka tev nepatīk publiski pasākumu mītiņi, tu devies uz Domu laukumu arī pret šo Stambulas denoncēšanas jautājumu? Pret to es būtu gājis arī tāpat. Tādēļ, ka es tev nepatīk publiski pasākumi? Jā, bet es šobrīd pēdējos 4 mēnešus nepārtraukti to daru, kā apmeklēju publiskus pasākumus. Apmeklēju ļoti dažādus arī un palieku pie tā principa, ka es tā kā sarunājos un esmu kopā ar visiem rīzniekiem, pat ja viņi nebalso par mani. Okay. Klau, tava mamma bija latviešu valodas skolotāja. Bija gan, jā. Un visticamāk, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tu ik pa laikam mēdz pārtraukt savus intervējumos un labot viņa latviešu valodas zināšanas. Kā domā, mamma, diemžēl, tev nesagaidīja to brīdi, kad tu esi kļuvusi par Rīgas mēru. Kā domā, kā viņa tagad ar tevi lepotos? Un pirmkārt, viņa lepotos ar tavām latviešu valodas zināšanām?
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi ļoti lepotos. Un man ik pa laikam pienāk klāt mammas draugi, draudzenes. Tagad aizvakar brakos, kad es biju, ne brakos, bet ērgļos, kad es biju aizvedis meitu uz Blaumaņa literatūras konkursu. Man arī pienāca kāda kundze klāt un teica, ka viņa ir bijusi manas mammas kursa biedrene. Un atsaucās, cik mana mamma ir bijusi ļoti sirsnīga un jauks cilvēks. Un daudzi citi, un viņi noteikti ļoti lepotos. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc katras no intervijām 900 sekundēs rīta panorāmā vai tagad šajā podkāstā ar tevi, viņi man atsūtītu īsziņu, kurā viņi uzskaitītu reizes, kur es pateicu nepareizi, kad, kā vietā vai kādu citu nepareizu vārdu pateicu. Tā kā, un par tiem visiem un tā tālāk. Es dabūtu lasīt īsziņas, bet, diemžēl, jā, mamma pirms dažiem gadiem aizgāja. Jā, bet gan jau viņi tev sūta signālus un labo tās kļūdas. Gan jau naktīs saņem, neguļot. Paldies, Viestur, par šādu sarunu. Paldies! Tas bija viss, ja?